Neliela review šīs dienas trading sessionam. Pirmdiena, bez ziņām. Teikoju vienu tradu, hitoju stoplasu. Rekur teikoju longu un rekur hitoju stoplasu. Tātad pāriešu pāri, kāpēc tas notika, ko darīt savādāk un savam biasam. Tad kā parasti sāku ar 4 stundām, paskatījos, kur mēs esam, un mēs bijām rekur. Mums te īsti nebija nekādu bullish 4 stundu fair value gapu, kas varētu holdot cenu un iet cenu augstāk. Mums bija tikai šis te bearish 4 stundu fair value gaps. Tas 4 stundām īsti nekā tāda. Uz stundas var redzēt, ka mēs uztaisījām New Week Opening gap, kuru arī mēs pirms New York sessiona filojām. Kur var redzēt tātad, kur viņš ir filots. Jā. Un tālāk mums te bija šis te bearish fair value gaps. Un ja mēs būtu bearish, ietu zemāk uz šiem te lowiem, tad es gribētu redzēt, lai cena respektē šo te lowu un iet zemāk. Un vēl viens svarīga lieta, ko es mums pieminēt, mēs piekdien teikojām out daily low. Tas bija ceturtdien, tas bija, jā. Šo te. Un tas arī liecina par to, ka mēs varētu būt visu nākošo nedēļu, šo, kas būs bullish. Tātad varam redzēt, kā mēs investējam šo fair value gapu. Un mans pirmais targets bija šis te buy side liquidity. Šis te buy side liquidity. Es esmu bullish, mēs filējām šo gapu, mums bija laba reakcija, mēs disrespektējām bearish fair value gapus uz stundas timeframe. Tad mums ir arī šis te stundas fair value gaps un tapped vai unfilled, vienalga kā sauc. Vēl mums ir kā targets šis te 30 minūšu un 15 minūtēs mums ir šis te, jā, zemāk par 5 minūtēm es neskatos, jo cena parasti reakto vai nu no stundas, 4 stundu, vai 15 minūšu vai 30 minūšu fair value gapiem. Jā. Tātad. Un tieši New York Openā izveidojās šis te 1 stundas fair value gaps. Un mums bija arī uz 15 minūtēm internal liquidity. Jā. Un es gribēju redzēt, kā mums ir re-sweep of this liquidity. Tātad cena aiziet lejā. Šis te 1 stundas fair value gaps holdo. Un pēc tam iet augšā. Un tā es gribēju redzēt, ka notiek. Bet kas notika? New York Openā, tas ir 9:30. Mēs nedabūjām šo re-sweepu un vienkārši aizgājām uz augšu. Tas notiek diezgan bieži. Un nevar vienkārši tā paredzēt marketu. Bet jā, tam ir jāpielāgojas. Tad šis te buy side liquidities bija taken. Šis arī. Nākošais bija šis te 15 minūšu fair value gaps, tad ir 30 minūšu fair value gaps. Un jā. Te varēs redzēt, jā. New York Openā vienkārši gājām uz augšu. Un tātad, kur es teikoju savu tradu? Es viņu teikoju tajā brīdī, kad mēs izveidojām šo te
5 minūšu fair value gapu. Šos te izdzēsīšu. Mums vēl joprojām ir buy side liquidity augstāk, šeit un šeit. Mums ir bullish 5 minūšu fair value gaps. Un es gribēju redzēt, ja šis bullish fair value gaps tiks respektēts un būs reakcija no viņa, tad gribēju redzēt higher prices un longus. Jā. Un kas arī notika? Mēs izveidojām šo 5 minūšu fair value gapu, kad šīs vecē aizvērās. Tad mums bija re-sweep of this internal low. Mums bija šīs bearish fair value gaps. Ļoti maziņš, bet tāpat skaitas. Jā, un ja es gribēju redzēt, ka cenies turpinās augstāk, es gribēju redzēt, lai šo te mazo fair value gapu cena inverso un disrespektē, kas arī notika. Mēs viņu disrespektējām. Šeit es teikoju long positionu. Stoplas man bija zem šīs te sveces. Un jā, rekord bija. Pirmais take profits un otrais bija rekord. Un kas notika? Ko es, jā, pēc tam vienkārši uzreiz divas vecais sitoju stoplasu. Bet tas iespējams bija tādēļ, ka, ja jūs atceraties par to 1 stundas fair value gapu, kur es runāju pirms New York Open, kur es gribēju redzēt, lai ietreido cena. Un tieši šeit, tad, kad es teikoju treidu, S&P bija šeit. Un viņš bija ļoti tuvu šim te New York lovam un šim te 1 stundas fair value gapam. Un man intuīcija teica pilnīgi, ka būs noteikti re-sweeps, un tad tikai būs longi. Un tā arī notika, bet tāpat enteroju. Jā, mana kļūda. Varēju gaidīt, varēju vienkārši, nebija A+ setups, varēju vienkārši vai nu šo leavot out, vai nu pagaidīt, kamēr būs atkal re-sweeps. Un jā, tas bija pašsaprotami, ka cena ietreidos. Uztaisīja SMT ar šiem te loviem, kā varam redzēt. Šeit šis lovs netiek teikots, bet uz S&P tas tiek teikots. Un jā, un pēc tam tikai varam redzēt. Varbūt ne tik ātri, bet aizgāja. Jā. Jā, tas arī laikam viss. Jā. Šodien viens teica un hitojas topos. Tas arī viss.